Šodien laukumā tiekās hokeja klubs Zemgale LBTU, kas savās mājas sienās uzņems pašreizējos Latvijas čempionus HK Mogo RSU. Sotnieki arī Krisam Sotnieks pēc vairāk sezonu aizdīšanas. Ārzmēs atgriezis citā bīstam situācija, metiens uz Henrijanču sargātajiem vārtiem tiek galā. Viņš ar Olimpu Vēnta 2002 vienību 2021. gadā. Pēc tam nākamajā gadā gan nācās piekāpties, tikmēr metiens uz Henrijanču sargātajiem vārtiem. Kas par iespēju bija tieši Pētera Pūrmali. Aicēvs aizsniedzās pēc risks, bet Pūrmalis arī pārtver. Pūrmalis pastodās vārtiem, bīstam situācija pie Henrijanču sargātajiem vārtiem. Un pēc ilgāka laika jau atgādināts Henrijančam visiem 100%. Šis vārdsargs nekautrējās izdarīt piestos Rīgtoņu jau lielā ātrumā. Mogo komanda dodās pretskumā, atspēlē apkārt, metiens vārtī. Ātro pretskumu izdodās Mogo vienībai pārvērst vārtu gumā. Un izskatās, kad Krisam Sotnieks izceļās ar vārtu gumu. Nezināsim atkārtojumā vēlreiz redzēt, kā izveidoja šī epizode. Liels nopelns arī Ernestam Krūmam tieši uzsākot uzbrukumu Lampāles Krūma izpildījumā. Mogo vienībai tika pieņemtien savā aizsardzības zonā. Ansons spēlē Vasiļevam. Vasiļevs neizrīt metienu uz Bairunas galē sargātiem vārtiem un tiesas rāda, ka ir vārtu gums. Diezgan pārliecinoši tiesas 6 un 2-0. Nospēlēts gan 6 minūtes. Otrajā trešdaļā izskatās, kad tieši Rolands Vasiļevs būs izcēlies ar vārtu gums. Skatīsimies atkārtojumā vēlreiz šo epizodi. Kam neizdevās līdz galam rīpu piespiest. Jāspēlē tā pakaļ. Tiesa, Kris ir bīstama situācija, Krūms. Un es neizdodās Krūmam gūt vārds vēl viens metiens uz Vasiļevs. Ātri vien arī izraida ārā. Redzam ļoti uzmanīgi un kompaktē arī aizsardzībā spēlē Mogo vienību. Teiks starpā arī, ka laikam apdraudot Bairunas galē sargātos vārds. Un šo metienu izdodās Jāgalnieku vārtu vīram tvērti. Viens būs tieši pie viņa sargātiem vārtiem, kad vēl jāspēlē 7 minūtes 52 sekundes, kad mēs atkārtojumā. Cīnskis spēlē Pūrmalim, labi mājas Pūrmali izpildījumā. Tas arī dodās priekš 4 spēlētāji, ielankumā atrodās Pūrmals. Arī izdarīt metienu. Labi aizsardzībā darbojās Roits, un tagad jau Jāgalnieki var doties presklās Strādnieks. Un kā tāls distancīs ar metienu, Ripjot projām piespēs vēl viens metiens, un šoreiz pāri Henrijanču sargātajiem vārtiem. Tiesa, 3 no šīm vajadzīgām spēlēm bija pret Rīgas hokeja skolu. Tagad jau lielā ātrumā Mogo dodās priekš Lēnieks. Met un arī uz Bairunas galais. Kāpēc šajā cīņā Jāgalnieks 72. numurs. Alsnis spēlē šeit galvenam tiesas bīstam situāciju. Bairunas galais, dāmas un kungi, jau kārtē reizi. Trešajā trešdaļā glāb savu komandu no vārdu zaudējumu, bet šoreiz gan Fortuna nav viņa pusē un arī trešo reizi kapitelē šajā spēlē. Jāgalnieku vārdsargs 3-0, kad vēl jāspēlē 11 minūtes 18 sekundes līdz spēles beigām. 3-0 no Mogo komandas skatu punktu, Jāgalniekiem 0-3. Šajā sezonā vēl Jāgalniekiem nav izdevies. Timurs Solstejs, 22. numurs, iegūst rītu un spēlē apkārt tagad Trasums no Cīsudot izdara metienu, bet arī uz Bairunas galais tiek galā arī ar šo metienu. Roķis spēlē kaļķiem. Uz zilās līnijas, arī bloķēts metiens vēl vien iespēja Jāgalniekiem un vēl viena reize, kad Henrijančs šoreiz izrādās pārāks. Es atkārtojumā Bairunas galais pret 6. laukumu spēlētāju. Iet uz pilnu mānkārtas Sābols. Citu variantu viņam nav. Atspēlē apkārt Gricīnskis ar mākstību mēģināja pārspēt Henrijanču, bet Henrijančs joprojām neizteicināms ir vārtos. Atspēlē apakaļ Gricīnskis. Uz zilo līniju Brīkmanis tālāk beigās savu no ierastās pozīcijas izdara metienu un Jāgalniekiem izdodās samazināt rezultātu starpību un vārtī! Tagad gan atliek noskaidrot, kurš bija vārta autors. Un redzam, ka ar tābola risks ir jau daļēji atmaksājies 1-3, kad vēl jāspēlē
3 minūtes 42 sekundes. Esat aiziesaistās 2 ziņā par ripu. Tagad jau Mogo komandai iespēja noslēgt spēli metiens vārtos un izdodas Kristapam Jākopsonam pielikt lielu treknu punktu šajā spēlē 1-4. Un uzvarētājs šajā spēlē noskaidros, tiesa vēl paliek ar šo epizodu arī noslēdzās šī spēle 1-4. Otrais zaudējums pēc kārtas savā laukumā Jāgalniekiem, jeb Zemgale LBTU.